Kaut kādas lielas pilītes sāk krist. Domājām noziedot 30 eiro par 30 minūšu braucienu. Esmu braucis 7. Uz 9. esmu sēdējis virsū un 10. esmu tikai paostījis. Galvenais, ka ratā nerauj. Ot man interesē, visi izskatīja. Tur viss gan jau ir priekš dārziņiem. Oluša režīms tur ir. Ot reģipīnīši, kā pirmajam testamiem 9. Viņš teica, to brauc. Tā ir vecā. Viņi ir 35 cilvēki. Ja? Šitās jaunās man kaut kā vispār tā. Man tās iepriekšējās vēl tā priekšējā lampa. Jauniem tā, ja? No jauniem pasies un tās lampas tādas, bļāviens, tā kā kodam transformatoram. 10 MT-škai izskats tā kā Bumblebee, tikai vēl zeltaino krāsu vajadzēja. Tā, pirmais iespējas tāds, kad sēž uz divānu. Un bāka riktīgi augsta, riktīgi liela. Skaņa jau kā mopēdam, bez izplūdes. Sajūga gandrīz nav. Un labi, nevis, ka nav, bet viņš ir tik mīgs, vispār nepierasts. Pēc sajūtām ir tā, kad es skatos uz odometra 2000 km nobraukums. Tā sajūta, ka tu brauc ar riktīgi palietot moc, tāpēc, ka viss tāds pārāk viegls, stūrējs pārāk viegli, sajūgs vienkārši kā puņķis strosītas ir, ka tā ziņā sajūta tāda. Bet ļoti dinamisks, protams. Ņemot vērā, ka viņam tur bija laikam kaut kāds 170 zirgi, ļoti dinamisks. No zemiem apgriezieniem diezgan normāli ceļ augšā. Mazliet nepienācīgs apģērbs. Šortos braucu ārā lietas līst. Kurš tā varēja zināt, kā ārā plus 30 un lietas līst. Šādā te testa dienās pirmoreiz braucu. Nekā jau tāda īpaša, bet te vismaz tajā pusstundiņā, 40 minūtēs, cik tu brauc, vari daudz maz saprast, vai tu gribi vai negribi šādu moci. Piemēram, ja es izdomāju braukt ar vai iegādāties 9, 10 vai 7 MT-šku, tev čomiem nav ar ko izbraukt, neviens pārdevējs bez naudas arī nedod braukt, ir šāda iespēja. Bet stūrējās labi, tādā ziņā, kad ļoti manevrēt spējīgs. Tā, aizbraucam laikam ne tur. Šī arī strādā. Tā jau viņam jaudas ir, tā, ka ļoti ieteikoši. Un ņemot vērā, ka izplūdes nav vispār moci dzirdēt nevaru. Neesmu pieredzis tā braukt. Parasti vismaz dzirdi motoru skaņu, dzirdi jūti apgriezienus. Šeit, protams, var mazliet just apgriezienus, sāk vibrēt. Ir ļoti minimāli, bet pēc skaņas nav nekāds kā motorollerim. Bet beņķis man patīk. Ar šī tādu var braukt arī riktīgā tālbraucienā. Priekšā normāls mākonīts. Ceru, ka tas tikai tā izskatās. Šeit jau kaut kāds sausumiņš jau. Kaut kas pažuvis, nav nemaz līs.
Viņam kaut kāds modā ieslēgts, es pat nezinu, kas tas ir, vai nu tas ir riktīgais dārziņu režīms vai kā savādāk. Bet, nu, uz 3000 apgriezieniem viņš tā diezgan mierīgi brauc. Nu, ripo, teiksim. Jo es, piemēram, ar Street Fighteru nevaru vispārbā. Nu, 5 jau ir grūti, bet zem 4000 vispār viņš tur sāk raustīties un tā tālāk. Šeit viņš pie trīnīša tā normāli ripo. Shifters jau strādā uz augšu uz leju. O, jā. Kaut kādas lielas pilītes sāk krist. Tā, tur aizbraucām. Gan jau, ja būtu izplūdu, būtu riktīgā skaņa viņam. Ņemot vērā, ka viņam tie crossplane zinēja. Un viņš izdod tādu īpašu kā V-veida motors skaņu. Nu kā to? Man jau liekas, ka 9 interesantāk ir. Šāvis teica, ka 10 liekas, ka baigi mierīgi. Nu, ja tā arī ir, viņš ir divāns liels. Ar šitādu var braukt riktīgā tālbraucienā. Tas bišku garlaicīgs. Jābrauc! Jā, šitie jau nav Latvijas mopēdi, šitie ir atvesti no kaut kurienes. Laikam viņa šitādu tūri organizē pa visu Eiropu. Bet nu visa šī sēd pozīcija ir vienkārši kā kaut kādam kruizeram, tūrendūro mocim, reāli. Ērtums šajā mocī ir. Protams, nezinu, kas būs, ja būs jābrauc kaut kādi lielāki kilometri, bet tas pirmais iespējas liekas jau tāds, nu, ērtuma kalngals. Nu, tā jau nu nevajag atzīt pa labo pusi. Tā normāli, diezgan ņipri. Tā, netaisīsim video līniju, vēl citādi pēc tam salamās mūsu. Shifters jau diezgan patīkami strādā, godīgi teikt. Tāds ļoti maigs tāds. Bet nu no sestām vispār negribu raut augšā. Bļē, kaut kas te pēc sūdiem panes. Visi kaut ko trīnās, grib apdzīt. Bet diezgan bīstam braukt, tad tik klusi izplūda. Tevi vispār nedzird, es pats sevi nedzirdu. Ну давай. Bļā, bišku pa kājām tas lietas dod. Bet kā saka, neesam jau no cukura. Galvenais, lai nav krusa. Bet tās turējās, ok, ļoti ok. Tā kā visi ir teikuši visos blogos, vlogos, testos un tā tālāk, visi ļoti labi atsaucās par MT-škām, ļoti labi turējās. Tā arī ir. Ja salīdzina ar kaut kādām zetkām, tad īstenībā diena pret nakti kā turējās. Jo ar Kawasaki, nu piemēram Z900, jā, tu brauc līkumos un tā tālāk, asos lielāku ātrumu, tev reāli viņš fiziski jālauž iekšā.
Nu tā, ka fiziski vienkārši jālauž iekšā. A šeit tu vienkārši bez mazai pats sasaries, viņš jau pats tev maus iekšā. Gan jau pagūsim vēl izžūt. Jomā, jau bļa, kas līdz priekš projām. Nu, bišķi kā sākā līkumā priekš izslīdē ārā. Nu, baigi negaidīju, ka tā vajadzētu notikties. Šim mocim ērtumu dod tas, kad aizmugurējās, nu ne aizmugurējās, bet vispār pat noškas kāju pēkas ir diezgan izvirzītas priekš un nav tev kājas nenormāli uz aizmuguri jāizvelk. Tā jau bišķi iebērt varēja līdz kaut kādiem 150 kapekām. Nu, protams, var arī vairāk. Ja mēs runājam par šo testu, es kaut kā biju iedomājies, kad tīri plīgi pa pilsētu, bez mazai pa stajanku tev iedod pabraukt un visu. Iepirkt beņķī, samaksāt ricārīt un brauc mājās. Kas tad nu? Mūsu nelielais testa brauciens iet uz beigām. Kopumā varu pateikt, ka mocis diezgan forši. Tas, ko par viņu runā, ļoti plašs, plus mīnus tā arī ir. Vai es pirktu sev tādu moci? Domāju, ka nē. Vai es gribētu šādu moci pirkt jaunu pa 16 000? Domāju, ka noteikti nē. Vai es gribētu šādu, bet SP versiju jaunu pa 19 000? Arī noteikti, ka nē. Nu, viņš man liekas, ka tāds bišku garlaicīgs. Tā jau iet ceļa augšā un tā tālāk. Kaut kāda garlaicība viņā tomēr ir. Pirms mums bija viens izbraucis cilvēks, man liekas, viņš arī ar 9. braukāja. Viņš uzreiz tā kā salīdzināja, tās jautrības mazāk nekā 9. Nu, tā varētu būt. Es neesmu braukājis 9. kā jau iepriekš teicu, bet tāda sajūta rodās. Tomēr par to naudu prasītos, visticamāk, ka hidrauliskais sajūgs. Nevar saprast, man liekas, ka viņam ir arī uztrosīts gāzi, bet nevar būt. Apskatīsimies pēc tam. Es gan jau, ka es maldos. Nu ko, būsim arī izžūši braucot. Mitrumu var jūs mazliet, bet tas piedarās pie lietas. Šības arī tīras.